Žēlastība jums un miers, lai no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Šai svētdienā mūsu kopīgām pārdomām uzklausiet Dieva vārdu no Mateja evaņģēlija 22. nodaļas. Tad farizēji aizgāja un apspriedās, kā varētu viņu pieķert kādā vārdā. Un tie sūtīja savus mācekļus pie viņa ar ķēniņa Heroda ļaudīm, un tie sacīja: Mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs un māci Dieva ceļus patiesībā, jo tu neuzlūko cilvēka vaigu. Tāpēc saki mums, kā tev šķiet, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē? Un Jēzus, nomanīdams viņa ļaunprātību, sacīja: Kam jūs mani kārdinat, jūs liekuļi? Parādat man nodevu naudu. Un tie atnes viņam 1 denāriju. Viņš sacīja tiem: Kā attēls šis? Un uzraksts. Tie sacīja: Ķeizara. Tad viņš tiem teica: Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder. Āmen. Mīļais Kungs un Dievs, debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam, mēs Tevi lūdzam. Nāc apgaismo mūsu sirdis, apgaismo mūsu prātus ar Tavu vissvētā vārdu patiesību, jo mēs ticam, atzīstam un apliecinām. Tavs svētais vārds ir un paliek mūžīga un negrozāma patiesība. Āmen. Sēdiet, lūdzu. Vai jums kādreiz ir gadījies, ka kāds zinot, ka jūs esat baznīcas, ļaudis, kristīti, iesvētīti, sāk jums uzdot kaut kādus jautājumus par baznīcu, par Dievu, par ticību, par kristību vai kaut ko tādu? Ir tā gadījies kādreiz? Zin, kādi, kuri paši īsti nenāk un uzdod jautājumus, ir gadījies tā? Ja kādam ir, pamājiet vismaz ar galvu. Bet vai jums ir gadījies, ka jums uzdod jautājumus arī, zinot, ka jūs esat baznīcā ar kristiešiem, bet jūs tā jūtat un saprotat, ka jautājumi mēdz būt vismaz divējādi. Viena ir jautājumi, kur cilvēks zinot, ka tu esi baznīcā un tur to bībeli lasi un uz dievkalpojumiem ej, tiešām kaut ko grib noskaidrot. Varbūt tas jautājums nav tāds baigi tāds augstu tēmēts, varbūt salīdzinoši vienkārši tur, bet cilvēks tiešām kaut ko vēlas noskaidrot. Tā ir viena tāda attieksme, viens veids, kā jautāt, un es pieņemu, ka katrs no jums būs piedzīvojis otra veida jautātājs, kuri patiesībā neko nevēlas noskaidrot vai nemēģina kaut ko uzzināt, kā tur baznīcā. Bet tas jautājums ir ar tādu āķīti. Ar domu, tu tur ej tai baznīcā, bet kā tad? Vienmēr sakot, tā doma ir tāda, mazliet tevi konfrontēt ar tavu kristīgo ticību, vai kaut kādā veidā tas jautājums ir tāds, mazliet ar tādu dzelksnīti, ja ne ar indi, ne ar sarkasmu vai kaut ko tādu. Ir gadījies arī tādus jautājumus piedzīvot, kur tev tā pajautā, zinot, ka tu esi baznīcā, bet tie cilvēki paši nav kristieši un tā, bet viņi tādi āķīgi jautājumi. Dažreiz jau ir pavisam tā gudri, mēģina cilvēki tā pavilkt uz zobu tos, kuri ir kristieši. Tur, piemēram, saka, ja Dievs ir, vai Dievs var radīt tādu akmeni, ko viņš pats nevar pacelt, ja Dievs ir visvarens? Piemēram, tāds viens no jautājumiem. Vai jums ir gadījies arī, ka kaut ko līdzīgu jums mēģina uzdot vai kaut kādu jautājumu konfrontēt ar kristīgo ticību, vai patiesībā jūs tā jūtat un saprotat, ka tā jautājuma mērķis jau nav noskaidrot patiesību, bet bišķīt pavilkt uz zobu, vai pasmieties par tevi, vai parādīt, cik stulba un muļķīga ir vispār tā ticība kā tāda vai konkrēti tava ticība. Tā, bet ne tieši, bet tā mazliet pastarpināti. Šīs dienas evaņģēlijā mēs lasām
par līdzīgu gadījumu, tikai kalibrs ir pavisam cits, lielumi citi. Jēzu, miesā nākušo Dievu dēlu, gudri mācīti vīri, teologi, farizeji, kur ir, kā saka, advancēti svēto rakstu tādi pazinēji, kuri var ar vārdiem un ar sarunām maisā iebāzt gandrīz vai kuru katru. Viņi tagad izdomā, ka viņi Jēzu mēģinās konfrontēt pašu ar sevi. Un tā ir tāda ļoti interesanta taktika, kuru izmanto dažkārt arī žurnālisti, kuru izmanto publicisti, uzaicinot cilvēkus uz raidījumiem, uz intervijām, kā saka, publiski diskreditēt vai publiski apkaunot. Man šāda veida treniņi ir bijuši manā kalpošanas laikā vairākas reizes. Es esmu savulaik aicināts pie Artūs kaimiņu uz suņu būdu, kur man sākotnēji ir pateikts, ka tā kā bija gavēņa laiks, ka tēma būs par lieldienām. Un es tagad gatavojos, es tagad domāju, kādas tur būs tad jautājumi iespējams par latviskām lieldienām un kristīgām lieldienām. Es saprotu, ka tur būs kaut kāda konfrontācija. Aizēju uz raidījumu, izrādās, nē, tur ir no LGBT pārstāvi uzaicināti un runās ar mani par to visu, kas no viņiem tur zem jostas vietas, no priekšas un no pakaļpuses. Izrādās par to patiesībā. Un tagad tagad viss tiek filmēts, tiek laists gaisā un kur tu tagad liksies? Tagad runā, lūdzu. Ja. Tas tāds viens gadījums. Šādi gadījumi ir bijuši vairāki, kur žurnālisti dažādos veidos ir mēģinājuši gan intervēt mani, gan diskreditēt ar intervijām, gan ir nonācis pat līdz tiesvedībai, kur ir sagrozījuši faktus un mēģinājuši diskreditēt publiski. Un vismaz viens medijs par to vēlāk ir publiski arī atvainojies, ko līdz šai dienai var lasīt šī medija interneta mājaslapā, atverot rakstu par mani. Tā ka nekā jauna jau pasaulē nav. Ja farizēji un raksturmācītāji ir izvēlējušies diskreditēt Jēzu, tad būtu dīvaini, ja tagad, 2023. gadā vai vēl kaut kad tālākā nākotnē, mēs tā domāsim, ka mēs tā mierīgi dzīvojam, kristīgā baznīca dzīvo savu mierīgo dzīvi, un visa sabiedrība kristīgo baznīcu mīl, ciena, viņas viedoklī ieklausās un respektē un tam līdzīgi. Nekā tam līdzīgi nav, vai ne? Mēs redzam to, ka kristīgā baznīca un Kristus vēsts, viņa vienmēr ir tikusi konfrontēta ar to realitāti, to ekonomisko, politisko, kulturālo kontekstu, kurā mēs šajā brīdī dzīvojam. Tie, kas jūs nākat, mēs te mazliet ar Arti un vēl dažiem atcerējamies padomu laikus, atcerējamies, kā mēs gājām tās skates un dziedājam, ka toša gaida druži nevar jādēt, tas miena kamsa mola un tā tālāk. Es netulkošu, es pieņemu, ka liela daļa saprot. Ja nesaprot, tur nekā jēdzīga arī nav, ko saprast. Bet mēs dziedājām skolā dažādas dziesmiņas, komunismu slavinošas, un tas bija sava veida rituāls ar pūšanām, ar ugunskuriem un vispārējie, kurā mūs spied piedalīties. Un mēs ļoti labi atceramies, ka arī šī vara konfrontēja kristīgo baznīcu ar to politisko, ekonomisko un sociālo realitāti, kurā mēs dzīvojam. Baznīca tika dažādos veidos izsmieta, uz baznīcu iet nedrīkstēja. Precīzāk sakot, nebija tā, ka gluži nedrīkstēja, bet, ja tu gāji, tad tev bija jārēķinās ar zināmām sekām. Un attiecīgi, jo tu esi zināmāks un ievērojamāks, tad tev jārēķinās, ka, ja tu esi aizgājis uz baznīcu, kaut vai uz Ziemassvētku vai Lieldienu dievkalpojumu, tev varētu būt sekas, tev varētu saukt uz kādām pārunām. Ja tavs bērns ir aizgājis, piemēram, uz baznīcu, tad tev varētu audzināt tur. Ja tu esi pats augstā amatā un tevi pieķer, ka tu esi nokristījis savus bērnus, var gadīties, ka tu zaudē arī savu amatu un tam līdzīgi. Tā ka visos laikos
tā Kristus vēsts ir tikusi konfrontēta ar aktuālo laikmeta garu. Mēs evaņģēlijā lasām par to, ka pie Jēzus atnāk farizeji, un skaidrs, ka farizejiem Jēzus nepatīk, tāpēc, ka viņiem liekas, ka viņš ir kaut kāds gaisa jaucējs, sektants, kaut kādas viņu trauslās kārtības un stabilitātes maitātājs, un viņi tagad izdomā Jēzu publiski diskreditēt. Un ir vērts pārlasīt šo evaņģēlija tekstu par to, kā tas notiek. Mēs parasti apskatām, ko Jēzus saka, ko Jēzus atbild. To mēs arī pēc brīža pārdomāsim. Bet pirmais ir svarīgi ieraudzīt, ka farizeji, tātad it kā reliģiskas sektas vai kopienas pārstāvi, izaicina Jēzus publisku disputu, bet uz šo publisko disputu farizeji uzaicina ķēniņa Heroda ļaudis. Tur ir, teiksim tā, policija, nodokļu inspekcija, tur vēl kaut kādas uzraugošās, kontrolējošās un sodošās iestādes vai to pārstāvi. Un tagad uzdod Jēzum ļoti kutelīgu jautājumu, kas vienmēr visām varām, lai kādas arī tās nebūtu, vienmēr visām varām tas ir bijis tāds pārbaude uz lojalitāti. Un dažās varās tā ir tāda īpaša pārbaude uz lojalitāti. Un šie farizeji iesāk ar tādu ļoti lipīgu, līmīgu ievadu. Viņi saka, mācītāji, mēs zinām, ka tu esi patiesīgs. Tā tad apelēšana pie viņa goda prāta, pie viņa sirdsapziņas, pie tā, ka viņš ir patiess, ka viņš taču tagad nemelos, neskatoties to, ka policija, nodokļu inspekcija un vēl tur kaut kas ir. Viņš taču nevar atļauties melot, viņš taču neskatoties ne uz ko, kādi tur cilvēki, tu neuzlūko cilvēku vaigu, tu neskaties, kas te sanākuši, tu taču paudīsi dievišķu patiesību, citādi taču tu nevari, vai ne? Saki mums, vai ir nodokļi ķēzaram jāmaksā. Mēs tagad varam padomāt vienkāršu lietu. Kā var iznīcināt jebkuru politiķi mūsdienās, piemēram? Kā var iznīcināt? Pieķert viņu nodokļu nemaksāšanā, piemēram. Pat ne nodokļu nemaksāšanā. Viņš tur noparkojās ne tajā laikā, ne tajā vietā, vai ne ar to karti, vai ne to naudu samaksāja, vai arī nesamaksāja. Viss. Politiskās karjeras beigas. Kāds ir kādu nodarbinājis, kāds politiķis, kaut kādus pieņēmis darbiniekus, un ne tādi līgumi noslēgti, ne tā nodokļu samaksājis, politiskā karjera, ja ne beigta, tad sačakarēta. Un nedod Dievs kāds politiķis vai publiski zinām persona izdomāt tagad pateikt, ziniet, nodokļu nemaksāšana zināmos apstākļos ir normāla lieta. Ja kāds tā publiski atļaujās pateikt, tad viņš saviem oponentiem dod brīnišķīgu iespēju sevi iznīcināt. Un pilnīgi vienalga, vai runa ir par Latvijas valsti 2023. gadā, vai runa par Padomju Savienību un Padomju valsti. Atcerieties, cilvēki, kuri padomju laikā izdomāja kaut ko ar savām rokām taisīt vai kaut kādus darbus darīt, un tas saucamais valsts algotais darbs viņiem tā neīpaši, viņiem vajadzēja obligāti iekārtoties kaut kur valsts darbā, pat tad, ja viņi kaut kā bija iegrozījušies dzīvē tā, ka viņi guva ienākumus sev ārpus valsts darba, jo tad citi nebija, viss bija valsts darbs. Tā vai citādi, tad to sauc par bezstrādes ienākumiem. Tātad, ja tu strādā pats, nevis kaut kādā valsts organizācijā, bezstrādes ienākumu, par to sodīja. Tas bija sodāms. Ja tu biji kaut kāds amatnieks, tev vajadzēja būt kaut kur zem kaut kādā algu saņemt un tā. Finanses valsts vienmēr ir vēlējusies kontrolēt. Visas varas, vienmēr un mūžīgi mūžos un līdz pasaules galam viņas gribēs to darīt.
kontrolēt to, cik tu saņem, par ko tu saņem, vai un cik tu samaksā nodokļus un kam tu naudu tērē. Un skaidrs, ka labākais veids, kā kādā politiskā kontekstā savu oponentu iznīcināt, varētu būt pateikt, ka viņš ir nodokļu nemaksātājs, un viņš taču ne tikai pats nodokļus nemaksā, viņš pauž idejas, kuras apdraud mūsu valsts tādas eksistences pamats, jo viņš aicina ļaudis nemaksāt nodokļus. Zīmīgi, ka tad, kad Jēzus konfrontē ar šo jautājumu, vai ir atļauts ķeizaram maksāt nodevas vai nē, to dara cilvēki, kuri no vienas puses visdrīzāk ka paši pakluso māca, ka situācija, kurā viņi dzīvo, ka ir zem okupācijas varas un tam nīstajam ķeizaram, kurš sevi ir iedomājis par Dievu, ka tam ir jāmaksā nodokļi, ka tā nav pareiza lietu kārtība. Jēzus laikā Jeruzālēmas templī, piemēram, nedrīkstēja ienest tā laika apgrozībā esošu romiešu monētas. Jo to viņi uzskatīja par tādu nepareizu lietu, ka tās ir nešķīstas monētas, tās tempļa pagalmā, tur, kur tie naudas mīja visiem baložiem un ko Jēzus tur sagāz, tajā tempļa pagalmā to vajadzēja apmainīt pret šķīstu, vai to, ko atzina ebreji paši par šķīstu tempļa naudu, un tad jau tempļa ziedojuma kastē meta to pareizo naudu, bet ne to naudu, kas ir tajā laikā Romas impērijas, Romas imperatora attēlu kaltā nauda, kuru laida aprozībā. Un to taču visu zināja tie farizēji un rakstu mācītāji. Viņi zināja, ka pašiem jūdiem tā attieksme pret nodokļu maksāšanu ķeizaram, pret ķeizara monētu un naudu, ka tā ir tāda ļoti sarežģīta lieta apspiestai tautai. Mēs taču arī atceramies, kad es atceros, es kā puika priecājos, cik skaista ir latviešu nauda. Sudraba latu monētas. Sudraba pieclatnieks, cik skaista nauda. Man bija mājās tāds skaists 50-nieks pirmās brīvvalsts laika, tāds glūts, tāds smuks. Domāju, cik skaista mums ir nauda. Nevis tie visi ļeņinekļi ar tiem pretīgajiem, tiem ļeņina profiliem visās malās uz visām iespējamām monētām un banknotēm. Bet es skatījos un skumu par to, kāpēc mums nav savas naudas. Ja? Nauda ir līdzeklis impērijām pakļaut mazās tautas. Es neattīstīšu šo sēmu tālāk, bet sava nauda un savu iespēju kalt un uzturēt savu naudu, tā ir zināma brīvības un neatkarības pazīme. Un tagad šie farizēji raksturmācītāji saka, vai jāmaksā ķeizaram nodevas. Un tagad tur ir jūdi, ebreju tauta, kurai Jēzus ir sludinājis, un tur ir policija un ieņēmuma dienests. Un Jēzus tiek nostādīts strupceļā, līdzīgā strupceļā, kā es atcerieties pieminēju pašā sākumā to jautājumu, kas tā liekas. Vai Dievs var radīt tādu akmeni, kuru pats nevar pacelt? Liekas tāds jautājums, uz kuru atbilde jā vai nē ir strupceļš jebkurā gadījumā. Un tad, kad Jēzum nāk un uzdod jautājumu, vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai nē, šiet atbildi jā, tad tevi tauta nomētās ar akmeņiem un nožmiegs aiz kaut kādu stūru, vai vismaz neviens viņā neklausīsies. Ja tu pateiksi jā, nodokļi jāmaksā, vai ja tu pateiksi, Jēzus pateiktu nē, tad tur ir policija un ieņēmuma dienests. Un farizēji un raksturmācītāji priecīgi noskatītos, kā Jēzu savāc un aizved uz drošākām telpām, jau sašņorētu. Bet Jēzus izdara ģeniālu gājienu, absolūti ģeniālu. Viņš paņem un saka, iedodiet man nodokļu naudu. Nodokļu nauda ir denārijs, un uz denārija ir izkalts tajā brīdī esošā ķeizara attēls.
profils tāds. Un Jēzus uzdod jautājumu, kā attēls šis un uzraksts. Un uz to skatās nodokļu inspekcija, policija, un uz to skatās tauta, kuri šo naudu, katram kabatā ir tāda nauda. Nodokļu inspektoram ir tāda nauda, farizejiem ir tāda nauda, un tiem cilvēkiem, kas Jēzum seko, un pašam Jēzum arī ir tāda nauda. Un viņš uzdod jautājumu, kā attēls šis un uzraksts? Atbildi ir, skaidrs kā, ķeizara taču. Tā, kurš valda, tā, kurš nodokļus iekāš. Un tad Jēzus saka šo ģeniālo frāzi. Tad dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un dievam, kas dievam pieder. Vispirms atbildes ģenialitāte ir tajā, ka ir kaut kas, ko zina visi. Visi zina, ka ķeizaram pieder nauda, un visi cilvēki to lieto. Un visi zina, ka no šīs naudas arī tiek ievākt nodokļi. Bet ir vēl kaut kas, ko visi zina. Vēl visi zina, ka tajā laikā templī, kā jau es teicu, bija cita nauda. Un dievam tika ziedota tā mījēju samainītā ne Romas impērijā patreiz apgrozībā esošā nauda, bet tā, kas ir tempļa iekšēji lietošanai. Un es pieņemu, ka farizēji un raksturmācītāji un tauta to saprata labāk par nodokļu inspekciju. Jo tai tautai nostrādāja tas, ka viņi saprata, Jēzus novelk robežu, tāpat kā mēs jau esam novilkuši. Viena lieta ir tā realitāte fiziskā, kurā tu dzīvo ar visu ķeizaru naudu, bet tad, kad tu pārkāp dievnama slieksni, tu nonāc vidē un apstākļos, kuros darbojas citi likumi, pat tad, ja runa ir par naudu un ziedošanu. Un viņi šos vārdus katrs dzirdēja savādāk. Nodokļu inspekcija dzirdēja to, ko viņi gribēja dzirdēt. Ko grib dzirdēt nodokļu inspekcija? Dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Katra nodokļu inspekcija grib dzirdēt, ka pilsoņi, politiķi, uzņēmēji un visi apliecina, ka ķeizaram ir tiesības saņemt savu nodokļu devu, un to vajag dot, to vajag mācīt, to vajag apliecināt, uz to vajag aicināt. Un viņi to dzirdēja. Ja es saku, paņem denāriju, saka, dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Un viņu sirdīs tas iekrita kā balzāms. Otro daļu viņi arī dzirdēja, bet tā viņiem nelikās tik svarīga. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa rokā bija nauda, Jēzus rokā. Dievam, kas dievam pieder. Redziet, ķeizaram ir ilūzija. Un to ķeizara pārstāvi visdrīzāk nesaprata šo smalko niansi. Ķeizars domā, ka tas, kuram ir nauda, tas nosaka visu. Ka visu nosaka budžets, algas, ka viss ir pērkams un pārdodams. Bet jūdi, tad, kad Jēzus viņiem parādīja naudu, viņi skaidri saprata, ka Jēzus saka, naudas lietās dariet, kā vajag. Bet atcerieties, ka bez naudas vēl ir jūsu paklausība Dievam. Dodiet to, kas Dievam pieder. Tas nozīmē, ka Jēzus atzīst, ka laicīgai varai ir jādod savu mesli, savas nodevas, bet tas, ko nedzird pārējie, dodiet Dievam, kas Dievam pieder. Un te parādās tas jautājums, kas Dievam pieder? Pirmajā brīdī to varētu traktēt vienkārši. Tur ir nodokļu nauda, tā ķeizara nauda tiek samainīta templī, uz tempļa iekšējā valūtā, tad Jēzus tur runā par to. Bet, ziniet, Jēzus pasaka vēl vienu svarīgu lietu. Romieši, Romas impērijā ķeizaru uzskatīja par dievu. Ja ne par dievu, tad par dievišķo. Un Jēzus pateica vēl kādu ļoti, ļoti svarīgu lietu, ko vajadzēja dzirdēt jūdiem, Jēzus sekotājiem, ko vajadzēja dzirdēt farizejiem sev par apkaunojumu. Bet ko dzirdēja, bet līdz galam nesaprata nodokļu inspektori un kareivi, kuri tur nāca klausīties, kāda tā publiskā diskusija būs un ar ko tā beigsies. Jēzus publiski pateica, ka ķeizars nav dievs. Jēzus publiski pateica,
ka ķeizaram ir savas tiesības kaut ko no mums paņemt. Un acīm redzam, Jēzus parādīja, ka viņa tiesības ir menedžēt to, kas saistās ar mūsu naudu un mantu. Bet viņam nepieder absolūtā vara pār visu cilvēku. Ķeizaram pieder, lūk, tas skanošais, bet tu cilvēki, tu piederi Dievam. Un Jēzus vārdi dodiet Dievam to, kas Dievam pieder, ir daudz dziļāki nekā pirmajā brīdī tas šķiet. Jēzus šeit pasaka to, ka ķeizars nav Dievs. Un Romas impērijā bija tāda praksa, ka Romas impēriju, lai vienotu, lai uzturētu Romas impērijā lojalitāti, visiem Romas impērijas pilsoņiem vajadzēja upurēt ķeizaram vīrāka graudiņu, atzīt viņu par dievišķo un tam līdzīgi tādā veidā uzturot lojalitāti. Un ebreju tauta to nedarīja. Viņi bija no šī atbrīvoti. Šī dumpīgā province bija no tā atbrīvota. Viņiem bija tā, ka augstais priesteris reiz gadā aizlūdz par ķeizaru Jeruzalemes templī, un ebrejiem, jūdeistiem, kuri tātad piederēja pie Jeruzalemes tempļa, tā tēlaini izsakoties, viņi bija atbrīvoti no upurēšanas ķeizaram. Tas nozīmē, viņi bija atbrīvoti pat ar likumu no ķeizara atzīšanas par Dievu, jo upurēt var tikai Dievam. Nu, un jautājums, protams, šo visu lasot un pārdomājot šos vēsturiskos notikumus, mums rodas jautājums, bet ko šis teksts, ko Jēzus saka, dodiet ķeizaram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder, un ko viss šis stāsts pasaka mums? Un par to varētu lasīt veselas lekcijas un sarakstīt grāmatas, es pieņemu. Tāpēc, ka šī nav vienkārša tēma, jo tas skar vienu no jutīgākajām lietām cilvēku saskarsmē ar valsti. Nodokļus, naudu. Un te radikāli atšķiras cilvēka mūsu intereses un valsts intereses. Un ja šīs lietas neregulē un kaut kādā veidā nekontrolē, tad valsts ar savu aparātu labprāt izdarīja to, ka kontrolētu cilvēku katru kustību un katru viņa izlietoto naudas vienību. Tas būtu tas absolūts, uz ko tiecas valsts. Apzināti vai neapzināti. Savukārt cilvēka tieksme ir absolūti pretēji. Cilvēks pēc savas dabas, radīts pēc Dieva tēla un līdzības, tiecas uz brīvību. Absolūtu brīvību. Tā skaitā arī no dažādu kontrolējošo organizāciju, iestāžu vēlmes iedziļināties un ieskatīties viņa dzīvē, dvēselē un tā skaitā maciņā. Un tā ir tāda cīņa, par kuru mēs varam runāt un kuru mēs varam apspriest dažādās bībeles stundās un bezgalīgi gara tēma. Bet Jēzus pasaka vienu ļoti svarīgu principu. Un to mums vajag iznest cauri, un to iznest cauri kristīgā ticība visiem laikiem. Valsts nav Dievs. Valsts likumi nav Dieva likumi. Un vairāk kā valstīm un tās likumiem mums ir jāpaklausa Dievam un viņa likumiem. Mēs kā kristieši no vienas puses, mēs, kamēr esam šeit miesā, kamēr esam šeit uz zemes, mēs esam pakļauti dažādiem likumiem. Un apustulis Pāvils un arī citi mudina būt mūs par kārtīgiem pilsoņiem. Kārtīgiem tādā nozīmē, ka censties maksāt nodokļus, censties ievērot likumus, censties tos nepārkāpt un darīt tā, lai mēs iespēju robežās valstī un līdzpilsoņiem neradām problēmas. Bet tai pašā laikā Dieva vārds ir bez ilūzijām par to, ka valsts kaut kādos brīžos var vēlēties no cilvēka vairāk prasīt, nekā Dievs tai ir devis pilnvars. Un tad, kad valsts, piemēram, mēs ļoti labi atceramies, tad, kad padomju valsts liedza cilvēkiem iet baznīcā un cits starpā, mehānismi, kā cilvēku kontrolēt, ir vienkāršākais mehānisms ir caur
cilvēka naudu un finansēm. Tas ir vieglākais veids, kā cilvēku rīcību kontrolēt. Un jūs zinat, kā padomju laikā žņauds baznīcas? Ar nodokļiem. Baznīcas tika likvidētas lielākoties absolūti civilizēti. Baznīcai kā reliģiskajai organizācijai ar likumu tika pielēmti lielāki nodokļi par elektrību, vēl par visu kaut ko citu. Un tajā brīdī, kad draudze vairs nespēja šo nodokļu nastu nest, viss notiek juridiski, administratīvi un tā, draudze zaudēja savas tiesības uz dievnamu un tā tālāk. Un viss. Un ja vēl nebija 20 cilvēki, kuri ar savu parakstu rakstīja, ka mēs te gribam nākt Dievu lūgt un tā tālāk, tad dievnamu slēdz pārvērt par traktoru remontu cehu, par plasmas cehu, par kinozāli, koncertu zāli vai minerālu mēslu noliktavu. Dievs ir bijis žēlīgs, ka ne šeit, ne skultē dievnami nav tikuši šādā veidā atsavināti, bet tas mums pasaka vienu ļoti svarīgu lietu, ka šajos namos cauri visiem padomju laikiem, no padomju okupācijas, Otrā pasaules kara laikā, līdz neatkarības atjaunošanai 90. gadu sākumā, šeit ir bijuši cilvēki, kuri nav baidījušies ar savu vārdu un parakstu pateikt, es esmu kristietis. Tās valsts priekšā nav baidījušies apliecināt savu ticību, nav baidījušies maksāt nodokļus, nav baidījušies saņemt svēto vakarēdienas, kristīt, iesvētīt sevi, savus bērnus vai mazbērnus un uzturēt savu dalību, savu līdzdalību šajā draudzē. Neskatoties to, ka iepriekšējā valsts vara nemitīgi konfrontēja katru cilvēku ar viņu ticību un tika izvests aktīvs darbs, lai cilvēks no baznīcas attālinātu. Būsim bez ilūzijām, draugi, paskatieties uz mūsdienu Eiropu, paskatieties uz likumiem, paskatieties uz izglītības programmu un to, kas notiek skolās, un uzdodiet sev jautājumu, vai mūsdienās arī šī konfrontācija starp valsti un tās likumiem un to, ko valsts prasa oficiāli apstiprināt, baznīcai, mācītājiem, kristiešiem, un vai tas kaut kādā veidā šī konfrontācija nav bišķīt uz nažiem kādos brīžos vai kādos momentos. Mēs redzēsim, ka ir. Ir lietas, kuras mēs jau tagad zinām, ka tu nedrīksti publiski teikt. Ir lietas, kuras mēs pagaidām vēl drīkstam publiski teikt. Par savu kristīgo ieskatu, par savām kaut kādām vērtībām, bet citās valstīs jau ir pieņemti likumi, kur līdzīgi kā tev publiski pajautās, bet saki lūdzu, ko tu domā par? Un tad tev pateiks, ziniet, tā ir naida runa. Ziniet, tā ir, jūs te fobijas visādas izplatat. Noslēdzot, es gribu teikt tā, ka šis nav vienkāršs jautājums, ko lasot šo evaņģēliju vietu, varētu tā vienkārši traktēt un sacīt, te Jēzus vienkārši runā par valsti un nodokļiem. Nē. Jēzus šeit runā par daudz ko vairāk. Par to, ka mums kā kristiešiem ir jācenšas ar gudrību dzīvot tai vidē, tai valstī, tajos laicīgos apstākļos, kuros mēs esam. No vienas puses cenšoties būt, cik tas iespējams labiem pilsoņiem, bet pāri visam apzinoties, ka mūsu virs uzdevums ir kalpot Dievam. Āmen. Apliecināsim vienprātīgi mūsu svēto un kristīgo ticību. Es ticu uz Dievu Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis ellē, 3. dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva, visu valdītāju Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu,
vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu cilvēku prātu un saprašanu, lai svētī un pasargi jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu mūžīgai dzīvei. Āmen.